2013. gada septembris. Arēna Rīga. Burtiski dūts no pārpildīto tribīņa enerģijas. Dinamo derbijs pret Maskavu. Rezultāts ir neizšķirts 1-1 un rit spēles otrais periods. Sandis Ozoliņš saprot, ka šādos brīžos komandai un skatītājiem ir vajadzīga dzirkstele. Kapteinis izvēlas doties kaulā, ne pret vienu citu kā Mārtiņu Karsumu. No malas sākotnēji šķītā, ka mūs gaida efektīvs trieciens pie apmales, tomēr Karsuma spēles stils un zemais smaguma centrs padara viņu par vienu no visgrūtāk nogāžamajiem spēlētājiem tolaik visā līgā. Rezultātā mēs neredzējām klasisku lidojumu pie apmales, bet gan efektīvu un vīrišķīgu spēka divcīņu, acu mirklī, uzkarsējot atmosfēru gan laukumā, gan tribīnēs. Dažus mēnešus vēlāk Sandis Ozoliņš parādīja labu hokeja inteliģences piemēru. Situācijā savā aizsardzības zonā viņš prasmīgi iegāja kontaktā ar severstaļu uzbrucēju Genādiju Stoļarovu. Pretinieks nebija gatavs tik ciešai pretistībai un, nespējot savaldīt emocijas, izpildīja nepatīkamu grūdienu mugurā. Kapteiņa pieredze un pozīcijas izvēle ļāva komandai nopelnīt svarīgu 2 minūšu skaitlisko vairākumu savā zonā. Tajā pašā sezonā sekoja vēl kāda epizode, kurā izpaudās Ozoliņa raksturs un meistarība. Cīņā par ripu pie laukuma apmales viņš nospēlēja kā ļoti meistarīgs, augsta līmeņa malējais uzbrucējs. Sandis lieliski piesedza ripu ar korpusu, izmantojot muguru. Raksturīga tehniskiem uzbrucējiem manipulācija, kas mēdz izprovocēt noteikumu pārkāpumus. Kāds teiks, tas taču ir traumatiski un ļoti bīstami. Piekrītu, bet ja tu esi jau no agras bērnības fiziski un atletiski trenējies, māki automātikā sagrupēties, atlēta ķermenis ir gatavs šim triecienam, un tas nostrādā gandrīz vienmēr. Dinamikā uzņemto ātrumu pretiniekam ir grūti sadaldēt, un, ja spēlētājs šajā brīdī meistarīgi manipulē ar savu ķermeņa spēli, oponentam bieži neatliek nekas cits kā pārkāpt noteikumus, apzināti vai nē, bet Denis Kuļārs šajā situācijā rīkojās neapdomīgi un rupji, iegrūžot 8. numuru mugurā pret bortu. Lai gan kapteinis spēja savaldīties un par to viņam uzsalas, tiesnešu lēmums tovakar bija vairāk nekā dīvains. Uz noraidīto soliņa sēdās pats Sandis. Šim stāstam ir turpinājums. Uzreiz pēc soda izciešanas, atgriežoties laukumā, Sandis Ozoliņš devās taisnā ceļā uz vārtu priekšu. Ripa pēc piespēles nedaudz atleca, un brīdī, kad aizsargs stiepās tai pakaļ, Omskas avangarda aizsargs veic asu un netīru spēka paņēmienu galvas rajonā, un tad Sančam vairāk neiztur nervi. Pacietības mērs bija pilns un laukumā uzliesmoja asumi pie skandējošām tribīnēm, vienā korī saucot Dinamo, Dinamo. Leģendārais aizsargs parādīja, ka nekad neļaus sev un komandai kāpt uz galvas. Pēc mirkļa, atgriežoties uz noraidīto soliņa, Rodrigo Laviņš savulaik mēdza skaisti un efektīvi noķert pretinieku spēlētājus ar labu spēka paņēmienu, un šeit ir 2 lieliski piemēri teiktajam. Georgijs Pujats savulaik bija ļoti laba līmeņa aizsargs, kurš lielu daļu savas karjeras pavadījis augsta līmeņa klubos, tai skaitā arī kontinentālajā hokeja līgā. 2014. gads un mačs pret Ņeptie Himik. Hokeja skolās jau no pirmajiem soļiem uz ledus treneri vienmēr māca vienu ļoti svarīgu niansi laukumā. Galvai vienmēr jābūt augšā. Tas ir nepieciešams ne tikai tāpēc, lai matemātiski precīzi pārredzētu laukumu un izskaitļotu nākamos gājienus uzbrukumā, bet pirmkārt jau paša drošībai. Ja spēlētājs sāk pētīt ledu zem savām slidām, viņš riskē ar negaidītu eskorta ceļazīmu uz slimnīcu. Šajā epizodē Pujats šo hokeja abeci nodemonstrēja praksē, burtiski izslēdzot gaismu pretinieku uzbrucējam, kurš uz mirkli bija aizmirsis, kur atrodas. Šādi momenti ir fiziski smagi, jo aizsargs izmanto visu sava ķermeņa inerci, trāpot tieši pretinieka smaguma centrā. 4 gadus vēlāk mājas spēlē pret
Helsinku Jokerit, Georgijs parādīja, ka nekādu nekaunību savā zonā nepacietīs. Pēc tam, kad somu hokejists atļāvās rupju grūdienu mugurā, Pujats atbildi parādā nepalika, tik līdz ripa nonāca pretinieku zonā uz pusborta. Pujats uzņēmis labu ātrumu, izpildīja sulīgu un tīru spēka paņēmienu pret Jesse Juensu. Tas bija skaidrs vēstījums. Hokeja laukumā par katru netīru gājienu agri vai vēlu būs jāatbild. Pirms 10 gadiem Liepājas hokeja hallē valdīja īpaša atmosfēra. Rīgas Dinamo tur aizvadīja mājas spēli, un vietējā publika kļuva par liecinieci patiešām neordinārai epizodei. Tās galvenais varonis bija Vitālijs Pavlovs. Cīņas karstumā tieši pie noraidīto spēlētāju soliņa Pavlovs izpildīja jaudīgu un tehniski precīzu spēka paņēmienu pret admirālu hokeistu Samvelu Mnaķjanu. Trieciens bija tik masīvs, ka Liepājas halles konstrukcijas to nespēja izturēt. Sadursmes brīdī tika pilnībā izlausts noraidīto spēlētāju soliņa borta durtiņu rāmis. Spēli nācās pārtraukt uz kādu laiku, jo halles darbiniekiem bija jādodas laukumā, lai veiktu operatīvus remontdarbus. Šis moments acu mirklī kļuva par tā vakara apspriestāko tēmu. Mārtiņš Karsums karjeras laikā ir sagādājis daudz dvēseļu un fizisku sāpju Ziemeļamerikā un šeit pat Eiropā pretiniekiem hokeja laukumos. Noteikti savas ēras produktīvākais spēlētājs šajā spēles elementā. Reiz viens no perspektīvākajiem latviešu uzbrucējiem Gints Meija lielu daļu savas karjeras veltīja tieši Rīgas Dinamo atjaunotajam modelim. Mačā pret allaž spēcīgo Maskavas CSKA klubu Gints pie vārtiem burtiski iedeva dvēselē Viktoram Svetbergam, aizsargam, kurš savulaik bija paspējis apostīt NHL gaisu. Tāpat Meija vairāk kārt ir efektīvi sodījis Kazaņas Akbars spēlētājus, neļaujot tiem brīvi elpot pie apmalēm. Par savējiem viņš arī nav aizmirsis, tāpēc hokeja dinamika reizēm ir nežēlīga, un dažreiz spēle noved pie pavisam negaidītiem pavērsieniem. Mačā pret Čeļabinskas Traktoru Gints spēles karstumā netīšām saskrējās ar savu komandas biedru Koltonu Gilīsu. Šī sadursme bija žilbinoša, bet vienlaikus nepatīkama un sāpīga. Šis spēles moments ir spilgts atgādinājums tam, cik milzīgi jauda un ātrums piemīt hokejistiem slidojumā. Tas parāda, ka maksimāla koncentrēšanās ir nepieciešama katrā sekundes simtaļā, lai ne tikai uzveiktu pretinieku, bet arī izvairītos no smagām traumām. 2012. gada janvāris, Arēna Rīga un kārtējais saspringtais duelis pret Maskavas CSKA. Vienā no epizodēm Jānis Sprūgts nospēlēja asi un pat nedaudz netīri pretinieku zonā. Likumsakarīgi, ka laukumā uzreiz uzliesmoja asumi. Sprūgts saķērās ar čehu Petru Časlāvu, tomēr līdz dūru cīņai abi nenonāca. Video redzams, ka Jānis pēc brīža kaut ko pačukst pretiniekam pjaus. Visticamāk, tā bija atvainošanās. Hokeja dinamikā šādas epizodes ir neizbēgamas, un spēja atzīt savu kļūdu tikai pasvītro spēlētāja briedumu. 4 gadus vēlāk, mačā pret Kazaņas Akbars, sevi pārliecinoši pieteica Jēkabs Rēdliks. Savā zonā viņš parūpējās par jaudīgu spēka paņēmienu. Pret toreiz vēl jauno Mihailu Siderovu pretinieks pēc kontakta nespēja uzreiz piecelties uz slidām. Jāizceļ Mārebičevska možums mačā pret Ņefteķimik. Pretinieku uzbrucējs, ieslidojot Dinamo zonā, mēģināja pārsteigt mūsu centra uzbrucēju ar negaidītu kontaktu, taču Māris bija tam pilnībā gatavs. Viņš ne tikai pieņēma triecienu, bet arī kopā ar pretinieku spēlētāju izveidoja spilgtu epizodi aiz vārtiem. Arī Uvis Balinskis un Mārtiņš Porejs dažādās sezonās spēja iepriecināt līdzjutējus ar gandrīz identiskiem, tehniski perfektiem spēka paņēmieniem ar gurnu. Porejam šāds stils bija raksturīgs jau kopš bērnības. Tā savulaik bija viņa pirmā zīme uz ledus.